Sveiciens 6. uzdevumā. Šis ir viens no tiem better safe than sorry uzdevumiem, jo varbūt eksāmenā tomēr tādi nebūs, kaut arī kāds apgalvo, ka šīs lietas ir uz eksāmenu jāzina. Tāpēc uzdevums sekojošs. Create a script that generates a file, results.txt, with details about the available size of all the nodes in a Kubernetes cluster using custom columns as in the example below. Te mums ir name, available memory, available CPU. Ja mēs atgādinājums tā teikt, vai labāk ne šajā tabā, darīsim to tabā 2. Get nodes, kaut kādu void, ja mēs paņemam, tad te tāda informācija par available noteikti nav. Tāpat, ja mēs paņemam kaut kā šodien konsole ļoti lēna, describe nodes, precīzāk node, un paņemam tur node 1, tad šajā informācijā arī mēs, ko mēs redzam? Kaut ko mēs redzam. Te ir info, un lūk, ir tāds allocatable CPU, pods, CPU, lūk ir memory, lūk ir CPU. Allocatable ir tas pats, kas available, vai ne, kaut kādā mērā. Bet kā izvilkt šo te informāciju ērti, vienkārši, precīzi? Mēs varētu parsēt šo te outputu, un tas būtu diezgan neveikli, vai ne? Bet priekš tam ir šī te custom columns feature. Tā kā man vajadzēs, tātad pirmkārt, sāksim ar to, ka visa informācija glabājas, vai precīzāk visu informāciju par klasteru resursiem var izvilkt JSONā. Sāksim ar to, get nodes, output JSON. Okay. Lūk, ļoti daudz informācijas. Ja mēs paņemam no šīs te informācijas grep, tur viena no lietām, ko mums vajadzēja, bija name, vai ne? Node name. Gan jau, ka zem name mums ļoti daudz kas atvērsies. Nē, nav tik traki. Ko mēs redzam? Lūk, mums ir name control plane, mums ir host name control plane. Lūk, ir names. Ok, tāda lieta kā node name kopumā vajadzētu būt kaut kur type hostname, Kubernetes IO hostname. Principā jau šis te Kubernetes IO, hostname mums nedarēs gan. Mums vajag node name, kas droši vien ir šis te control plane. Bet paskatīsimies
skatīsimies bez grepa. Tādai informācijai, kā node name, vajadzētu būt vienkārši kaut kur augšā. Paņemsim vienu node. Paņemsim node 1. JSON. Paskatīsimies, cik daudz tad informācijas te ir. Tā, lūk ir. Un tas, ko es meklēju, ir, tātad mums ir metadata, annotations, labels, name. Lūk ir tas, ko es meklēju. Tātad metadata sadaļā. Tad es šo te iekopēšu, lai vēlāk to varētu izmantot. Tātad mums ir metadata, un JSONs jau tāda nestrukturēta, tāds koks jau vien ir. Tātad mums ir metadata, un mums ir name. Paste. Ok. Tālāk mums vajadzēs... Ar aci jau var visu redzēt. Lūk ir tā sadaļa allocatable, kas atrodas zem status. Jā, metadata, status. Tātad ņemam šo te status, copy, varbūt to vēlāk lietojam. Jā, to vēlāk. Un sekojoši. Tātad šie te jocīgie custom columns, kāds strādā. K, get nodes. Jā. Tālāk mēs ņemam O un sakam, ka lietojam šo te custom columns funkcionalitāti, kur iekšā rakstam key un kolonnas nosaukumu otrādi. Tātad sākam ar name, jo šeit ir teikts name, un, ja pareizi atceros caur kolu, rakstam fielda nosaukumu. Paskatāmies, kas notiksies. Look, name, control plane, node 01. So, that works. Mums vajag vēl šos te available memory, copy, paste. Un kā mēs redzējām šeit, tātad available memory ir lūk. Tātad mums ir status, punkts, allocatable, copy, paste un memory, copy, paste. Un vēl pēdējais, available CPU, copy, paste, calls. Tas pats status allocatable, copy, paste un CPU. Palaižam. Lūk. Viss, kas mums nepieciešams, vai ne? Atliek šo te komandu ierakstīt script failā. Jums vajag izveidot skriptu.
Tātad darīsim mēs šādi. Pamēģināsim šādi. Un skripts, kas ģenerē failu results.txt. Aha. Tātad sāksim ar to, ka šis te outputs ir jāģenerē, jāievieto failā results.txt. Paskatāmies, vai tas strādā. Ok, tas strādā. Izdzēšam šo failu ārā pagaidām. Un tālāk mums vajag skriptu. Tad šo te visu ierakstam, tātad echo, šo komandu ierakstam. Tūlīt redzēsim, vai tas vispār strādās. Script.sh. Oi, kaut ko es te aizspiedu garām tikko. Šādi. Kārtībā. Paskatāmies, kas ierakstījās šai failā. Script.sh. Ok, getnodes izskatās pareizi. Pārliecinamies par failiem, kas mums ir šeit. Tā ir tikai skripts, vai ne? Un pamēģinam palaist šo failu sh, c, script. Script? Come on. Ok, script. Tas ir drusku savādi. Kaut kā negrib ielādēties automātiski. Labi, tad daram šādi. Permission denied. Ok. Tad pamēģinām nomainīt permīcijas chmod +x script.sh un pamēģinām palaist šo skriptu. Command not found, ok. shc. Ok, not found, obviously. Jā. Lūk, ir piemērs, kāpēc aliasi nav laba lieta, jo pat es aizmirsu. Tā jau var arī oriģinālo komandu aizmirst, vai ne, bet kaut kādu laiku jau tas ietaupa gan kubectl. Varbūt, ka visu to laiks tikko dzīvē pazaudēja. Tā, kur man chmod, pieliekam executable permissions un mēģinām chc script. Script. Tik savādi. sh. Kaut kas palaidās un meklējam cat results ir un rezultāti ir. Lūk, interesanti, vai ne?